kustība vairāku spēku darbības gadījumā. Jau iepriekš esam runājuši, ka spēks var izraisīt kustību, ka kustības virziens ir atkarīgs no kopspēka virziena un ka šis kopspēks ietekmē to, cik liels būs kustībā esošā ķermeņa pātrinājums. Vienkāršā gadījumā, kamēr, piemēram, kaste atrodas uz horizontālas virsmas, tātad tā atrodas miera stāvoklī, un loģiski mēs saprotam, ka kaste, kurai masa, izraisa kaut kādu smaguma spēku, kurš vienmēr vērsts tātad uz zemes attiecīgi centru, tātad šeit lejup, un spēks, kas ir pretēji vērsts, kas kompensē šo smaguma spēku, ir balsta reakcijas spēks. Tāpat ir saprotams, ka ja mēs pieaugtu spēku x virzienā, sāktu vilkt kasti, tātad pieaugtu kaut kādu vilcēju spēku, tad šis vilcējs spēks izraisītu kustību, bet šai kustībai pretotos starp kasti un galda virsmu esošais šis berzes spēks, tātad kavētu kustību. Līdz ar to iznāk, ka šādā situācijā mēs jau apskatītu 4 spēkus, kur 2 no spēkiem, reakcijas spēks un smaguma spēks, darbotos uz Y-kas, un vēl 2 vilcēja spēks un berzes spēks darbotos uz X-as. Loģiski domājot, mēs saprotam, ka katri 2 spēki, katrs spēku pāris ietekmē kustību vienā vai otrā virzienā. Tātad vienas vai otras asas virzienā. Kamēr spēki ir līdzsvarā, tikmēr tātad ķermenis atrodas miera stāvoklī vai kustas vienmērīgi, savukārt, kad spēku līdzsvars tiek izjaukts, tad ir novērojama kustība ar pātrinājumu. Līdzīgi mēs varam apskatīt situāciju, kad ķermenis atrodas uz slipas virsmas. Uz slipas virsmas uzreiz ir būtiski saprast to, ka šeit smaguma spēks joprojām būs vērsts uz centru zemes, tātad šeit lejup. Tālāk mēs saprotam, ka reakcijas spēks būs vērsts perpendikulāri virsmai, līdzīgi kā šeit. Reakcijas spēks tātad bija vērsts perpendikulāri galda virsmai. Šeit slīpās plaknes virsmai ir vērsts perpendikulāri šis reakcijas spēks, un mēs jau uzreiz saprotam, ka šis spēks reakcijas, kurš ir šādi vērsts, vairs nebūs vienāds ar šo smaguma spēku, bet būs vienāds ar kaut kādu smaguma spēka daļu, kas būs šī FSY komponente, kur būs atkarīga no šī leņķa alfa, kurš patiesībā ir tas pats leņķis, kas šeit redzams. To var pierādīt veicot dažādas ģeometriskas pārveidojumus. To šobrīd mēs nedarīsim, taču to jums vajadzētu paturēt prātā, ka šie leņķi būs vienādi. Līdz ar to iznāk, ka smaguma spēka Y komponente būs tā komponente, kas būs vienāda ar reakcijas spēku, un līdzīgi mēs zinām, ka spēks, kas izraisīs kustību lejup, līdz ar to arī pātrinājums šeit ir attēlots lejup, jo kustība notiks pātrināti lejup, būs atkarīgs no smaguma spēka un no šī leņķa. Un šoreiz smaguma spēka komponente būs FSX, kas ietekmēs šo pātrināto kustību pa X asi. Un pretēji šim smaguma spēka FSX modulim būs vērsts berzes spēks. Tātad pretēji šim FSX spēkam būs vērsts berzes spēks. Tātad berzes spēks kavēs kustību, kamēr FSX izraisīs kustību lejup. Kā tad mēs varam aprēķināt šo FSX spēku un FSY spēku, kas atkarīgi tātad no leņķa alfa un no smaguma spēka? Atcerieties par taisnoņa 3 stūri, ka mala, kas atrodas pie leņķa, tātad šajā gadījumā piekatete, tātad FSY ir aprēķināma, ja ir zināma hipotenūza un zināms leņķis alfa. Un to var izdarīt, veicot pārveidojumus, iegūstot attiecīgi šādu formulu, kur kosinus alfa tiek reizināts ar hipotenūzu, šajā gadījumā ar smaguma spēku komponenti, lai iegūtu FSY šo smaguma spēku tātad komponenti. Savukārt FSX tā kā ir pretkatete leņķim alfa, tad to var aprēķināt kā smaguma spēku reizinātu ar sinus alfa. Tāpat atcerieties, ka berzes spēks bija
uz taisnas virsmas un joprojām ir uz taisnas virsmas, bausta reakcijas spēks reizināts ar Berzes koeficientu, kur bausta reakcijas spēks ir vienāds ar smaguma spēku, tātad tas nozīmē M reiz G reiz μ. Šādi var aprēķināt uz šīs horizontālās virsmas, kamēr nav nekāds leņķis. Taču, kad kustība notiek uz slipas plaknes, tad šī formula nedaudz mainās, jo mēs redzam, ka šeit reakcijas spēks vairs nav vienkārši M reiz G, bet ir jāņem vērā arī šis leņķis. Līdz ar to iznāk, ka mēs varam uzrakstīt, ka šis Berzes spēks būs vienāds ar tātad FSY komponenti reizinātu ar Berzes koeficientu. Ko tas tālāk nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs iegūstam formulu, kur tad M reiz G tiek reizināts ar kosinus alfa, un tas tiek reizināts vēl ar Berzes koeficientu. Tādā veidā mēs iegūstam Berzes spēku. Un savukārt spēks, kas ir pretēji vērsts, kas izraisa kustību, ir FSX tātad. Un tālāk, izmantojot vienādojums, kurus mēs uzrakstam katrai no asīm, tātad Y asī mēs zinām, ka šis FSY spēks ir vienāds pēc moduļa ar FR, jeb reakcijas spēku, un tie atrodas līdzsvarā, līdz ar to kopspēks ir vienāds ar 0, tātad kustība pa Y asi nenotiek, savukārt, zinot to, ka kustība notiek mums pa X asi, tātad šajā virzienā, mēs saprotam, ka FSX mīnus F Berzspēks nebūs vienāds 0. Tas nozīmē, kustība būs pātrināta un spēki nebūs līdzsvarā. Līdz ar to mēs varam izteikt no šī otrā vienādojuma pātrinājumu. Tātad atšifrējot FSX, tātad kā M reiz G reiz sinus alfa, no tā atņemot M reiz G reiz kosinus alfa reiz Berzes koeficientu un pielīdzinot to masai reizināt ar pātrinājumu. Tālāk, veicot nelielus pārveidojumus, vienkāršojot tātad formulu, mēs iegūstam, ka pātrinājums būs vienāds tātad masa reiz brīvās skrišanas pātrinājums, to mēs varam iznest, tad šos abus pirms iekavām, tātad iekavās sinus alfa mīnus kosinus alfa reiz μ un dalīts ar masu, kur masu jūs redzat var saīsināt. Tādā veidā mēs iegūstam formulu pātrinājuma aprēķināšana šādā situācijā, kad ķermenis atrodas uz slipas virsmas. Līdzīgi ir nepieciešams domāt dažādās situācijās un izmantot otro Ņūtona likumu un uzrakstīt vienmēr šos spēka vienādojums Y asī un X asī. Tātad patiesībā jums ar to risinot šādus uzdevumus vajadzētu sākt, ka jūs pieņemat tātad kustības virzienu un atkarībā no šī kustības virziena pierakstat tātad spēkus, kuri vērsti kustības virzienā kā pozitīvs spēks, savukārt spēkus, kas vērsti pretēji kustības virzienā, jūs pierakstat kā negatīvs spēks. Tāpēc šajā gadījumā, piemēram, mēs F Berzes spēku atņēmām, jo tas ir pretēji vērsts kustības virzienā. Savukārt FSX bija pozitīvs, jo tas ir spēks, kurš sakrīt ar kustības virzienu. Skatīsim pirmo uzdevumu. Tātad šajā situācijā arī attēlots ir slapotais, kura masa kopā ar aprīkojumu ir 70 kg. Zināms, ka tas solid leju pa nogāzi, kur šī nogāze ar horizontu veido 28 grādu leņķi. Jāparēķina, cik liels ir pātrinājums, ja Berzes spēku neievēro. Tas ir pirmais gadījums, un otrs gadījums, cik liels pātrinājums, ja Berzes spēks ir 40 ņūtoni. Tātad, ko vajadzētu sākt? Pirmais, mēs sākam ar to, ka mēs tātad saprotam, ka kustība notiek leju par pātrinājumu, tas nozīmē pātrinājums vairs šādi, līdz ar to spēks
kas izraisa kustību lejup, kas sakrita pātrinām virzienā, būs pozitīvais spēks. Savukārt spēks, kas tātad ir vērsts pretēji kustības virzienam, būs negatīvais spēks. Šajā gadījumā kustības virzienam pretēji vērsts Berzes spēks. Savukārt Fgx, jeb smaguma spēka x komponente, būs šis spēks, kas sakritīs ar kustības virzienu un izraisīs pātrinājumu. Tāpat mēs zinām, ka reakcijas spēks un smaguma spēka y komponente viens otru, tātad šie spēki līdzsvaros, un tas nozīmē, ka kustība pa y asi nenotiks. Tātad kustība notiks tikai x asas virzienā. Līdz ar to mēs uzdevumu sākam ar to, ka mēs uzrakstam vienādojumus, izmantojot spēkus abām asīm. Tad mēs rakstam, ka tātad Fgy mīnus F reakcijas ir vienāds ar 0. Tātad šie spēki atrodas līdzsvarā, ja kopspēks ir 0. Un z kas tātad savukārt x asas gadījumā mēs zinām, ka šis tātad Gx, jeb smaguma spēka x komponente, ir spēks, kas ir vērsts kustības virzienā, savukārt spēks, kas ir kustības virzienam pretēji vērsts, ir Berzes spēks. Un šie spēki nav līdzsvarā, līdz ar to tiek izraisīta kustība ar pātrinājumu, un mums jāizmanto otrais Ņūtona likums, jeb jāpieraksta, ka Fgx mīnus Fb vienāds ar m reiz a. Tas būtu x asas vienādojums. Tālāk, ko mēs zinām? Mēs zinām, ka leņķis tātad alfa mums ir šie 28 grādi. Tālāk mēs zinām arī, ka Berzes spēks vienā gadījumā, kad to neievēro, tātad ir 0 ņūtonu, savukārt otrajā gadījumā, tad apzīmēsim kā pirmo gadījumu, savukārt otrajā gadījumā Berzes spēks ir tātad 40 ņūtonu. Vēl mums ir zināms, ka tātad masa ir attiecīgi 70 kg. Tāpat mēs zinām arī brīvās krišanas pātrinājumu. Tātad pieņemsim to vienādu ar 9,81 metrus uz sekundi kvadrātā. Tātad mēs zinām tos lielumus, mēs esam uzrakstījuši vienādojums abām asīm arī. Un tagad vajadzētu atšifrēt tālāk, kā mēs varam aprēķināt šo Fgx un Fberzes. Tātad Fgx, pirmais mēs zinām, ka smaguma spēka komponente x asas virzienā būs tātad šim leņķim, kas ir vienāds ar 28 grādiem, pretkatete. Tas nozīmē, ka mēs varam rakstīt, ka Fgx ir m reiz g reiz sinus alfa. Savukārt Berzes spēks mēs zinām, ka tiek aprēķināts pēc formulas, tātad reakcijas spēks reizināts ar Berzes koeficientu. Tātad. Un tā kā mēs jau zinām šo Berzes spēka vērtību, mēs varam sīkāk to neizteikt šajā uzdevumā. Ja mums būtu nepieciešams noteikt Berzes koeficientu, tad mēs tālāk to varētu atšifrēt, bet šajā gadījumā tas nav nepieciešams. Bet vispār tā formula būs šis reakcijas spēks reizinās ar Berzes koeficientu. Līdzīgi kā mēs to iepriekš apskatījām. Tālāk mēs varam izmantot to, ka mēs zinām šo tātad smaguma spēka komponenti, kā var aprēķināt, mēs zinām Berzes spēku. Mēs varam izteikt tātad no formulas pātrinājumu. Tātad no šī vienādojuma. Tātad mēs rakstām, ka m reiz g reiz sinus alfa mīnus tātad F Berzes dalīts ar masu
Tātad ir vienāds ar pātrinājumu. Tālāk mēs varam ievietot dotos lielumus un aprēķināt šo pātrinājumu. Mēs zinām, ka masa ir 70 kg, brīvās skrišanas pātrinājums ir 9,81. Tālāk sinus no 28 grādiem. Kad ievadam kalkulātoru, mēs iegūstam tātad, ka sinus no 28 grādiem ir attiecīgi 0,4695 nokļūt tātad un mīnus tātad mums zināmais Berzes spēks. Tātad šajā gadījumā, pirmajā gadījumā, kad mēs rēķinām, tad Berzes spēks 0, līdz ar to mēs atņemsim 0, un tas viss tiek dalīts ar 70. Tātad tālāk mēs varam ievadīt kalkulātorā un aprēķināt, ka pātrinājums būs tātad 4,61 metrs uz sekundi kvadrātā, ja nopaļo, ja netiks ievērota šī berze, ja berzes spēks būs vienāds ar 0 attiecīgi. Savukārt, tad tas būtu pirmais gadījums. Savukārt otrajā gadījumā, kad mums šis berzes spēks ir jāņem vērā un ir zinām berzes spēka vērtība, tad mēs izmantojam, protams, šo pašu formulu, tikai šoreiz berzes spēka vērtība nav 0. Līdz ar to mēs tātad šajā formulā ievietosim berzes spēka zināmo vērtību. Tātad sākums būs ļoti līdzīgs, tātad būs 70 reiz 9,81 reiz tātad 0,46. Tātad 9, 5, tātad un mīnus, tātad šajā gadījumā 40 newtoni, jo otrajā gadījumā mums ir dots tātad, ka Berzes spēks 40 newtoni, un tas viss tiek dalīts ar 70. Loģiski domājot, mēs saprotam, ka pātrinājumu vajadzētu jau iznākt mazākam, jo tiklīdz Berzes spēks tiek ievērts, tas nozīmē, ka šis Berzes spēks kavē kustību, tātad samazina šo pātrinājumu. Līdz ar to vajadzētu iegūt mums mazāku skaitlisku šo pātrinājumu vērtību. Un vajadzot aprēķināt, mēs iegūstam, ka šādā gadījumā pātrinājums būs tātad 4,03 metri uz sekundi kvadrātā. Tātad ievērojot tātad doto Berzes spēku, mēs redzam, ka tātad Berzes spēks samazina pātrinājumu un kavē tātad kustību. Līdzīgi jums vajadzētu domāt arī citos uzdevumos, arī citās situācijās, tātad veicot tātad attiecīgi pārveidojumus, jūs varat, protams, vienkāršot formulas. Šajā gadījumā mums nebija nepieciešams sīkāk izteikt, ko vienāds ir Berzes spēks un aizstāt to, bet, ja mums būtu nepieciešams, piemēram, izteikt Berzes koeficientu, mēs varētu tālāk, izmantot arī šo pārveidojumu. Nevien šo, ko mēs jau izmantojām. Šajā gadījumā vēlreiz kustība notika tikai pa x asu, tāpēc mēs izmantojam tikai x asas vienādojumu. Uz y asu mēs zinām, ka kustība tātad nenotiek, tas nozīmē spēki ir līdzsvarā. Un šajā gadījumā pātrinājums tātad tika apskatīts kustībai pa x asi. Nākamais uzdevums. Arī šajā uzdevumā apskatīsim, kā var izmantot spēku vienādojumus, kā no spēku vienādojumā var izteikt pātrinājumu, aprēķināt kustībā šo pātrinājumu, kur uz kustību iedarbojas vairāk spēki, proti tie izraisa šo kustību, kā tātad izmantot kustības vienādojumos Newtona
otro likumu, un gal galā saprast, kā vajadzētu vispār šādos uzdevumos domāt. Tad sāksim ar to, ka izlasīsim, kas vispār mums uzdevumā ir dots, ko no mums vēlas. Tātad uzdevumā ir teikts, ka pāri 300 tātad ir pārlikta alko, kuras galos piekārta ķermeņi. Tātad šeit attēlā redzam, tātad mums ir 3, pāri 300 pārkārta tātad alko, alkos galos iekārti 2 ķermeņi, kur pirmais ķermenis ir ar masu 1, otrais ķermenis ar masu 2. Tātad zināmas abu ķermeņu masas. Pirmā ķermeņa masa ir 2,6 kg, otrā ķermeņa masa ir 1,2 kg. Uzdevumā tātad ir jāparēķina, ar cik lielu pātrinājumu pārvietojas ķermeņi, tātad abi. Un jānosaka, cik liels ir alkos sastiepuma spēks. Tad tas, kas mums jāparēķina, tātad ir pātrinājums un alkos sastiepuma spēks. Alkos sastiepuma spēku es šoreiz apzīmēšu ar FST, taču citreiz, piemēram, ja jūs skatīsieties informāciju angļu valodā, jūs atradīsiet, ka sastiepuma spēku apzīmē ar lielo T burtu, tāpēc citreiz tas varētu būt vienkārši lielais T burts, bet obligāti, ja jūs lietojat lielo T burtu, jums vajadzētu paskaidrot, ka jūs tā apzīmējat sastiepuma spēku, tāpēc, lai nebūtu pārpratumu, lietosim F sastiepuma, tā kā spēks ir F sastiepuma saīsināt, uzrakstīsim ST. Protams, jūs varat rakstīt arī garāku sastiepumu, piemēram, visu vārdu. Tālāk, ar ko jāsāk šādā uzdevumā, jums vienmēr, kad ir vairāk ķermeņi un vairāk spēki, jums ir jānosaka kustības virziens. Šādā uzdevumā, tā kā jūs nezināt šobrīd kustības virzienu, jūs kustības virzienu pieņemat. Un pieņemot šo kustības virzienu, jūs arī uzrakstat vienādojumus, ievērojot šo kustības virzienu, kurš tika pieņemts. Šajā gadījumā, tā kā mēs redzam, ka masa 1 ir lielāka par masu 2, tātad M1 ir lielāks par M2, tad es arī pieņemšu, ka kustība notiks tātad šajā virzienā. Tad pātrinājums būs vērsts tātad M1 smaguma spēka virzienā. Tālāk, ja jau mēs runājam par smaguma spēkiem, mums ir jāattēlo arī smaguma spēki. Tātad M1 reiz G, tātad vērsts uz leju, un arī otram ķermenim smaguma spēks, kas būs M2 reiz G, būs vērsts uz leju. Spēki, kas ir pretēji vērsti, kas pretojas smaguma spēkiem, ir šie alkos sastiepuma spēki. Tā kā šajā gadījumā mēs runājam par vienu alku un uz to darbojas kopīgs šis sastiepuma spēks, tad abos galos mēs pierakstām FST, tātad sastiepuma spēks alkoi. Tātad alkas sastiepuma spēks tātad būs pretēji vērsts, tātad smaguma spēkam. Tālāk, ievērojot kustības virzienu pieņemto, mēs uzrakstīsim vienādojumus katram no ķermeņiem, izmantojot otro Newtona likumu. Tātad pirmajam ķermenim mēs varam rakstīt, ka M1 reiz G mīnus F sastiepuma ir vienāds ar M1 reiz pātrinājums, jeb A. Kāpēc mēs šādi rakstam? Tāpēc, ka M1 reiz G ir smaguma spēks, kurš sakrīt ar tātad kustības virzienu. Tāpēc mēs smaguma spēku rakstām kā pirmo spēku un ar pozitīvu zīmi, jo tas sakrīt ar kustības virzienu. Savukārt sastiepuma spēks ir pretēji vērsts kustības virzienam, līdz ar to mēs to atņemam no smaguma spēka. Un zinot to, ka šie spēki nav līdzsvarā, jo uzdevumā ir zināms tas, ka būs pātrināta kustība, būs jāpēķina šis pātrinājums, mēs zinām, ka mums tas jāpielīdz viss ir M1 reiz A, jeb pātrinājumu, kuru izraisa tātad šo spēku tātad atšķirība, tas, ka spēki vairs nav līdzsvarā, un tā kā mēs apskatām pirmā ķermeņa šo ietekmi uz pātrinājumu, tad mēs rakstām vienādojumu izmantojot pirmā ķermeņa masu. Tālāk mums tieši tas pats jāizdara ar otro vienādojumu, ar otro ķermeni, ievērojot tātad joprojām pieņemto kustības virzienu. Šeit tātad pātrinājums iznāk ir vērsts uz augšu un kustība notiks uz augšu šajā pusē. Līdz ar to iznāk, ka spēks, kas sakrīt ar kustības virzienu, šajā gadījumā ir
sastiepuma spēks. Un līdz ar to mēs no sastiepuma spēka atņemsim otrā ķermeņa radīto smaguma spēku un to visu pielīdzināsim M2 reiz A, jeb pātrinājumam, kur rada šo spēku atšķirība, iedarboties attiecīgi uz šo attiecīgi otro ķermeni. Tātad mēs redzam, ka mums ir divi vienādojumi, tālāk mums no šiem vienādojumiem, izmantojot tātad vienādojumu sistēmas, tātad risināšanas metodas, mums ir jāizsaka tātad no viena no vienādojumiem, piemēram, sastiepuma spēks, un tad jāievieto otrā vienādojumā. Tā kā šajā vienādojumā, tātad otrajā attiecīgi sastiepuma spēks jau ir ar pozitīvu zīmi, tad es izmantošu otro vienādojumu, tālāk no otrā vienādojuma, tātad no šī vienādojuma es izteikšu sastiepuma spēku. Izsakot no šī vienādojuma sastiepuma spēku, mēs iegūstam, ka M2 reiz A plus M2 reiz G būs vienāds ar sastiepuma spēku. Tālāk mēs izteikto sastiepuma spēku ievietosim pirmajā vienādojumā, tātad šajā vienādojumā, un atrisināsim tālāk vienādojumu, aprēķinot pātrinājumu. Tātad iznāk, ka mēs tālāk rakstam, tātad, ka M1 reiz G mīnus M2 reiz A mīnus M2 reiz G ir vienāds ar M1 reiz A. Tātad mēs ievietojām šī sastiepuma spēka vietā tātad šo izteiksmi, jo mēs izteicām no otrā vienādojumā, ko vienāds sastiepuma spēks. Tālāk mums vajag pārnest to daļu, to saskaitāmo šajā gadījumā vienādojuma M2 reiz A uz otru pusi, kur ir šis pātrinājums, lai tālāk izteikt šo pātrinājumu. Tātad mēs rakstām M1 reiz G mīnus M2 reiz G ir vienāds M1 reiz A plus M2 reiz A. Tālāk mēs no šī vienādojuma šeit varam iznest pirms iekavām pātrinājumu jeb A. Tādā veidā mēs varam pēc tam ļoti vienkārši nonākt pie izteiksmes, kur visu, kas bija kreisajā pusē, tad M1 reiz G mīnus M2 reiz G, mēs dalām ar M1 plus M2. Un tālāk mēs varam attiecīgi ievietot zināmos lielumus un aprēķināt tad šo pātrinājumu. Mūsu gadījumā masa 1 ir tātad 2,6 kg. To mēs reizinām ar G, ja brīvās krišanas pātrinājumu. Brīvās krišanas pātrinājums, tātad mēs zinām, ka ir 9,81 metrs uz sekundi kvadrātā. Tātad to mēs arī šeit rakstām. Tātad tālāk mīnus M2, tad tas ir 1,2 reizinām ar 9,81. Un to visu mēs dalām attiecīgi ar abu masu summu, šajā gadījumā ar 3,8. Un tālāk, paņemot kalkulātoru un aprēķinot, tātad mēs iegūstam, ka šis pātrinājums, ar kuru pārvietojas abi ķermeņi, ir 3,61 metrs uz sekundi
kvadrātā. Tātad šādi mēs esam nonākuši pie pātrinājuma vērtības. Tālāk mēs varam attiecīgi aprēķināt. Tātad šī bija trešā darbība, tātad, kad bijām izteikuši. Tālāk ceturtā darbība mēs varam aprēķināt tātad sastiepuma spēku. Mēs zinām, ka sastiepuma spēks, tātad šeit ir jau izteikts, mēs to arī izmantosim. Mēs zinām, ka tas ir masa 2 reiz pātrinājums plus masa 2 reiz brīvās krišanas pātrinājums. Tālāk mēs ievietojam zināmos lielumus un aprēķinam šo sastiepuma spēku, kurš ir kopīgs, tātad, ar kuru tātad ir nostiepta šī auko, tātad iznāk mums ir M2 jeb 1,2, tātad jāreizina ar A jeb 3,61 un jāpieskaita 1,2 reizināts ar 9,81. Rezultātā mēs tātad iegūstam 16,1 ņūtonu. Tātad sastiepuma spēks šajā gadījumā būs 16,1 ņūtons. Savukārt pātrinājums, ar kuru tātad pārvietojas ķermeņi, būs 3,61 metrus uz sekundi kvadrātā. Vēlreiz sākumā mēs attēlojam tātad spēkus. Smaguma spēks, protams, vienmēr vērsts uz leju, no zemes centru, sastiepuma spēks pretojas tātad uz augšu. Pieņemam tātad kustības virzienu. Tālāk, kad esam pieņēmuši šo kustības virzienu, attēlojuši spēkus, mēs uzrakstām vienādojumus attiecīgi. Tātad šeit redzamos pirmo spēku mēs rakstām tātad šajā gadījumā, kad runāju par pirmo ķermeni, M1 reiz G jeb smaguma spēku, no tā atņemam sastiepuma spēku. Kāpēc pirmo rakstām vēlreiz M1 reiz G? Tāpēc, ka M1 reiz G jeb smaguma spēks, kur izraisa pirmais ķermenis, sakrīt tātad šīs smaguma spēku virziens ar kustības virzienu, tāpēc tas ir pozitīvs. Un rakstām mēs to pirmo, savukārt atņemam no tā sastiepuma spēku, jo tas ir pretēji vērsts kustības virzienam. Un pēc otrā ņūtona likuma mēs pielīdzinām attiecīgi to M1 reiz A, jeb tātad spēku tātad izraisītājam, tātad šim M1 reiz A, kas nozīmē, ka, ja spēki nav līdzsvarā, mums ir novērojama kustība ar pātrinājumu. Līdzīgi mēs uzrakstām vienādojumu otram ķermenim, tātad tikai tur atcerieties, ka sastiepuma spēks sakrīt ar kustības virzienu, un smaguma spēks savukārt ir pretēji vērsts kustības virzienam. Un tāpēc iznāk, ka tur vispirms mēs rakstām sastiepuma spēku un no tā atņemam otrā ķermeņa smaguma spēku. Un arī tur, tā kā zinām, ka kustība ir pātrināta, tad zinām, ka spēki nebūs līdzsvarā. Un tālāk mēs izsakam tātad no pirmā vai no otrā vienādojuma sastiepuma spēku, ievietojam atpakaļ pēc tam otrajā vienādojumā. Tātad, ja no pirmā izteicām, savukārt otrādi, ja mēs izsakām, piemēram, no otrā, tad mēs ievietojam pirmajā. Un tad aprēķinām tālāk pātrinājumu. Kad esam aprēķinājuši pātrinājumu, varam atgriezties pie sākotnējā vienādojuma, pie šī, kur mēs jau bijām izteikuši, tad ievietojam skaitļus un aprēķinam. Šajā situācijā mums ir tātad zināms, ka pāri 300, kas nostiprināts prizmas virsotnē, tātad šeit pārlikta aukla, kuras galos nostiprināti atsvari, kur M1 tātad, jeb šis atsvars ir ar masu 1,2 kg, bet otram atsvara masa, jeb M2 ir 4,4 kg. Aprēķina sistēmas, tātad abu atsvaru kopējo pātrinājumu, jeb vienkārši pātrinājumu, kā šeit teikts, ja zināms, ka prizmas šķautnes ar pamatu veido leņķis alfa, tātad šo leņķi, kas ir 20 grādi, un beta, kas ir šis leņķis, kurš vienāds ar 36 grādiem. Tātad, kā mums vajadzētu sākt risināt šo uzdevumu? Līdzīgi kā iepriekš, mēs sākam ar to, ka mēs attēlojam spēkus, tātad, kuri izraisa tātad mums šo pātrināto kustību. Tāpat mums ir jāpieņem kustības virziens. Šajā gadījumā, tā kā mēs zinām, ka M2 masa ir lielāka par M1 masu, tad
es pieņemšu, ka kustība notiek šajā virzienā, jeb pātrinājums būs vērsts šajā virzienā. Tas nozīmē, ka M1, jeb ķermenis ar masu 1, pārvietusies šajā virzienā. Līdz ar to visi spēki, kas būs vērsti tajā pašā virzienā, kurā pātrinājums, tiks rakstīti ar pozitīvu zīmi, savukārt spēki, kas būs vērsti pretēji, tiks rakstīti ar negatīvu zīmi. Šeit mēs jau saprotam, ka tātad spēks, kas būs tātad saistīts ar pātrinājumu, būs kaut kāda komponente. Uz x-as tātad no smaguma spēka, šajā gadījumā Fsx1, šeit būs ļoti līdzīgi. Šeit tātad tā būs komponente attiecīgi Fsx2. Tātad arī būs atkarīgi tātad no smaguma spēka. Ievērojiet, ka šeit šis leņķis ietekmēs tātad alfa ietekmēs Fsx1, savukārt beta ietekmēs Fsx2. Un spēki, kas būs pretēji vērsti, tātad šīm smaguma spēka komponentēm būs tātad šis aukos sastiepuma spēks, tātad Fst. Tātad, un šajā gadījumā šeit būs šis Fst, jeb sastiepuma spēks. Tad atgādināšu, līdz kā iepriekš sastiepuma spēku citreiz var apzīmēt ar lielo T burti, taču, ja jūs izmantojat lielo T burti, tad ir nepieciešams paskaidrot. Savukārt, ja jūs lietojat Fst, tad var arī nepaskaidrot. Pārsvarā tie, kas skatīsies jūsu uzdevumus labos, sapratīs, ka tas ir domāts sastiepuma spēks. Tātad, protams, vienmēr nenāk par slikti, ja es pierakstu kādu skaidrojumu vai komentāru. Tālāk, kad mēs esam attēlojuši tātad šos spēkus, kas izraisa tātad attiecīgi pātrinājumu, tātad, un esam attēlojuši sastiepumu spēku, mēs varam uzrakstīt vienādojumus katram no ķermeņiem, izmantot atkal otro Ņūtona likumu. Tātad pirmā ķermeņa gadījumā mēs zinām, ka sastiepuma spēks tātad ir vērsts tajā pašā virzienā, kurā mums ir vērsts pirmais. Tātad šis sākumā pieņemtais kustības tātad virziens, tātad vēlreiz pirmais ķermenis tātad pārvietosies pieņemtajā kustības virzienā, sastiepuma spēks šajā gadījumā sakrīt ar šo virzienu. Līdz ar to pirmais, ko mēs rakstām, būs F sastiepuma. Tālāk mēs zinām, ka spēks, kas būs pretēji vērsts kustībai, būs Fsx1. Un tas viss būs vienāds ar M1 reizā. Tātad izmantojot otro Ņūtona likumu, ja tiek izjaukts spēku līdzsvars, tad ir novērojama kustība ar pātrinājumu. Šajā gadījumā tātad mēs uzrakstījām vienādojumu, izmantojot pirmā ķermeņa informāciju. Tālāk mēs tieši tāpat rīkojamies ar otro ķermeni, uzrakstam šo vienādojumu. Šajā gadījumā pievēršam uzmanību tam, ka kustības virzienā ir vērsts šis Fsx2. Tātad tas nozīmē šis smaguma spēka, šī komponente, šis spēks Fsx2 izraisa tātad šo pātrinājumu. Tātad sakrīt ar pātrinājumu virzienu. Līdz ar to mēs viņu rakstām tātad kā pirmo Fsx2, un pretēji vērsts šim spēkam ir sastiepuma spēks, tāpēc mēs to rakstām mīnus zīmi, un mēs zinām, ka tā kā spēki nav līdzsvarā, tad tas ir vienāds ar M2 reizā, jo mēs runājam par otro ķermeni un par pātrinājumu, kurš atkarīgs tātad no otrā ķermeņa masas. Tālāk mēs šos abus vienādojumus ievietojam vienādojumu sistēmā un izsakam, piemēram, šajā gadījumā es izteikšu no pirmā tātad vienādojuma attiecīgi sastiepuma spēku, un pēc tam ievietošu otrajā vienādojumā. Kāpēc no pirmā? Tāpēc, ka tur atkal sastiepuma spēks ir ar pozitīvu zīmi, vienkāršāk pārveidojumi. Jūs, protams, drīkstat izteikt arī no otrā un ievietot pirmajā. Ja viss veiksiet pareizi, rezultātam vajadzētu būt tieši tādam pašam. Tātad, atgriežoties pie iesāktā, tātad izsakam no pirmā vienādojuma sastiepuma spēku. Mēs rakstām, ka F sastiepuma tātad ir vienāds M1 reiz A plus Fsx1.
Kā tad mēs varam atšifrēt tagad FSX1? Mēs zinām, ka mums šo spēku, šo komponenti FSX1 ietekmē gan šis leņķis alfa, gan arī mums zināmais smaguma spēks. Tātad vēlreiz šeit būtu tas M1 reiz G, šeit būtu attiecīgi M2 reiz G, tātad šie spēki smaguma. Tālāk tas nozīmē, mēs rakstām, ka šis M tātad 1 reiz A plus M reiz G reiz sinus alfa. Tātad, ja mēs runājam par pirmo ķermeni, šeit ir leņķis alfa, šeit iznāk, ka FSX komponenti tātad ir pretkatete leņķim, tātad mums alfa, ja mēs šeit attēlot, tātad šīs projekcijas, šeit būtu tas leņķis arī alfa, tad iznāk pretkatete, tad iznāk sinus alfa, un tātad tas būtu attiecīgi, kā mēs varētu tagad izteikt sastiepumu spēku. Tātad iznāks, ka sastiepumu spēks ir vienāds ar M1 reiz A plus M reiz G reiz sinus alfa. Tālāk iegūto izteiksmi mēs ievietojam otrajā vienādojumā, kur mēs arī atšifrējam FSX2. Mēs zinām, ka tātad FSX2, tātad jeb smaguma spēka X komponente otrā ķermeņa gadījumā ir M reiz G reiz sinus beta. Sinus beta, tāpēc, ka mums šajā gadījumā šeit ir leņķis beta, un šeit ir ļoti līdzīgs princips, šeit arī iznāks, ka šeit ir leņķis beta, un tā iznāks pretkatete, tad iznāk attiecīgi, ka mēs, zinot, ka FSX2 vienāds ar M reiz G reiz sinus beta, mēs varam rakstīt tālāk attiecīgi otrajā vienādojumā FSX2 vietā, ka M reiz G, precīzāk mēs runājam par M2, tātad tāpēc rakstām uzreiz M2 reiz G reiz sinus beta. Tātad tas būtu tas pats, kas FSX2, tāpēc M2 reiz G reiz sinus beta, jo otrais ķermenis, mīnus tātad sastiepuma spēks, kur sastiepuma spēks mēs esam izteikuši, ka ir vienāds ar tātad M1 reiz A, tātad mīnus M G sinus alfa, un mēs zinām, ka tas ir vienāds ar M2 reiz A, ja pātrinājums. Tad iznāk, ka mēs iegūstam, kad otrajā vienādojumā ievietojam no pirmā vienādojuma izteikto sastiepumu spēku, mēs iegūstam, ka M2 reiz G reiz sinus beta mīnus M1 reiz A mīnus M reiz G reiz sinus alfa ir vienāds ar M2 reiz A. Tālāk mēs pārnesam vienā pusē tos locekļus saskaitām, mēs varam teikt, kuri satur pātrinājumu. Otrā pusē atstājam vispārējo, tad iznāk, ka kreisajā pusē mums paliek M2 reiz G reiz sinus beta mīnus M, tātad 1 tātad M1 reiz G reiz sinus alfa. Otrā pusē tātad iznāk ir M2 reiz A plus M1 reiz A. Tālāk mēs varam no labās vienādības puses pirms iekavām iznest pātrinājumu, un tālāk mēs varam izteikt pātrinājumu, abas puses izdalot tātad ar M2 plus M1, kas paliek iekavās. Tad mēs iegūstam, ka tātad no šī visa garā
vienādojumu mēs iegūstam, ka tātad pātrinājums ir vienāds ar to visu, kas ir kreisajā pusē, dalīts ar M2 plus M1. Tātad iznāk tātad M2 reiz G reiz sinus beta mīnus M1 reiz G reiz sinus alfa. Un tātad šī starpība, tātad vēlreiz M2 reiz G reiz sinus beta mīnus M1 reiz G reiz sinus alfa. Šī starpība tiek dalīta ar M2 plus M1. Un tālāk rezultātā mēs varam ievietot skaitļus un aprēķināt mūsu pātrinājumu. Tātad M2 vietā mēs ievietosim tātad 4,4 kg. Tātad 4,4 kg mēs reizināsim ar 9,81. Ja brīvās skrišanas pātrinājums mums nemainās, tad tāpat kā iepriekšējais uzdevums 9,81. Tālāk reizināsim to ar sinus beta, un beta mums ir 36 grādi. Tālāk atņemsim M1 reizinātu tātad ar 9,81 un reizināt ar sinus no 20 grādiem. Un tad attiecīgi to visu mēs dalīsim ar attiecīgi 5,6. Rezultātā mēs iegūsim, ka pātrinājums, ar kuru pārvietojas abi ķermeņi, ir 3,81 metrs uz sekundi kvadrātā. Tātad iegūstam, ka sistēmas pātrinājums 3,81 metrs uz sekundi kvadrātā. Tad vēlreiz mēs sākumā attēlojam spēkus, tālāk pieņemam kustības virzienu. Parasti vieglākais pieņem kustības virzienu, kurš sakrīt ar tātad ķermeņa, kuriem lielākā masa, tātad smaguma spēka virzienu parasti. Tālāk mēs varam attiecīgi uzrakstīt vienādojumus, ievērojot šos virzienus, izmantojot otro Ņūtona likumu, kur mēs pielīdzinām tātad šos spēkus attiecīgi masai reizinātāji ar pātrinājumu, un masu mēs norādām to, par kuru ķermeni mēs tajā brīdī runājam. Ja mēs apskatām pirmo ķermeni, tad mēs reizinām masu 1 ar pātrinājumu. Ja mēs apskatām otro ķermeni, mēs reizinām masu 2 ar pātrinājumu. Tālāk mēs izsakam no viena no vienādojumiem sastiepumu spēku un ievietojam attiecīgi otrā, lai aprēķinātu pātrinājumu. Tad, kad, piemēram, ir aprēķināts šis pātrinājums, tālāk, ja būtu nepieciešams, mēs varētu aprēķināt arī sastiepumu spēku. Es to arī izdarīšu, izrēķināšu arī sastiepumu spēku. Šajā gadījumā tas nebija gan prasīts, bet mēs to noteiksim. Tātad mēs zinām, ka sastiepumu spēks, tātad izsakot no tātad attiecīgi pirmā vienādojuma, mēs ieguvām, ka sastiepumu spēks ir M1 reiz A plus M1 reiz K reiz tātad sinus alfa, jāuzraksta tikai glītāk nedaudz. Tātad 1 reiz K reiz sinus tātad alfa. Tālāk mēs ievietosim attiecīgi mums uzdevumā dotos lielumus. Mēs zinām, ka masa tātad 1 ir attiecīgi 1,2 kg. To reizinām ar pātrinājumu, kuru mēs iepriekš noteicām, kas ir 3,81 metri uz sekundi kvadrātā. Pieskaitam tam tātad masu 1 reizināt ar brīvās skrišanas pātrinājumu, reizināt ar sinus no leņķa alfa. Rezultātā mēs iegūstam tātad 8,6, ja nopaļojam tātad ņūtonus. Mūsu sastiepumu spēks šajā gadījumā būtu 8,6 ņūtoni. Ja mums būtu prasīts aprēķināt arī attiecīgi sastiepumu spēku, tātad auklas sastiepumu spēks 8,6 ņūtoni, pātrinājums sistēmas 3,81 metrs uz sekundi kvadrātā. Kā jau redzat, šajā uzdevumā, līdzīgi tāpat kā iepriekšējos uzdevumos, princips ir ļoti līdzīgs. Mēs pieņemam tātad kustības virzienu, tālāk sastādām vienādojumus, kad esam sastādījuši, uzrakstījuši vienādojumus, mēs izsakam no
viena no vienādojumiem, piemēram, sastiepuma spēku, tad ievietojam otrā vienādojumā, tālāk atrisinam. Kad esam atrisinājuši, tad zinot pātrinājumu vērtību, mēs varam tālāk aprēķināt arī sastiepuma spēku, ja tas ir nepieciešams.